Kristīne. Jā, es uztaisīju tavu līdzīgu video, kādu es uztaisīju Jessica 18. septembrī. Un tagad jau ir 15. aprīlis. Laiks vienkārši skrien mežonīgā tempā. Tas ir pirmais, ko es gribēju pateikt. Tomēr galā jau pagāja apmēram 9 gadi, kā mēs ar tevi esam pazīstamas. Ar Jessiku esam pazīstamas diezgan pailgu laiku. Bet visus kopā mēs draudzējamies jau 9 gadus. 9 gadi. Daudzi, gan manā dzīvē, gan es domāju, tavā un Jessikas dzīvē daudz ir aizgājuši projām. Daudz arī atpakaļ atnākuši jauni cilvēki, un viņi atkal ir aizgājuši. Un viņi viennozīmīgi atgriezīsies, Kristīne, tu saproti, par ko es tagad runāju. Bet atceries vienu niansi un atceries viņu vienmēr, ka visi aizies projām. Bet es arī tam sākumā ticēju, ka visi aiziet projām un nevienu nevajag turēt. Bet tagad esmu pārliecināta, ka tu un Jessica nekad neaizies projām, un mēs nekad neaiziesim projām no tevis. Man liekas, ka mūsu draudzība, viņa ir īpaša. Mēs nekad vienu otru nepametam grūtajos brīžos. Un tas ir pats svarīgākais. Es nevēlētos 15 gados, lai tev viss izdodas. Lai piepildās viss, par ko tu sapņo. Lai tu nepieļautu tās pašas kļūdas, kuras pieļāvām mēs ar Jessiku kaut kad. Lai tu mācītos kaut no mūsu kļūdām. Jo no savām tu nekad nemācies. Es ļoti ceru, ka tu drīzumā atbrauksi. Un es tevi samīļošu tik stipri, cik man pietiks spēka. Bērnībā mums lielākā problēma bija tāda, ka mēs nevarējām sadalīt vai nu lēlas, vai nevarējām izlemt, ko darīt. Bet, lai cik mēs strīdētos, mēs vienmēr bijām salgušas. Un mēs ar Jessiku tevi mīlam. Es nezinu, tas iespējams ir dīvaini, es tagad maļu kaut ko, es pat nezinu ko, bet es ceru, ka tev patika. Un es zinu, ka tagad pašreiz tu man rakstīsi īziņu, vēlēt izskaties tev video kā dzērāji. Tā arī būs. Tu nekad visu neuztver baigi nopietni. Tu jau arī paši sevi pulsi. Veiksmi tev tavos 15 gados, šajās dienās, lai tev viss izdodas. Gaidam, mīlam un atceramies. Bučas!